To bieži jauc, kad teiksim, cilvēki no malas domā, bizness tas ir tikai pa naudas pelnīšanu. Visbiežāk tā tas nav. Bizness tas ir laika pavadīšana, ja, kura rezultāts, ja tev tas labi izdodās un tu esi saprātīgs un tev ir mazliet veiksme, tev arī, tu dabū kaut kādu materiālu pabalstu tur šo te darbību turpināšanai. Ja. Runājot par mani, man kopumā bez saptehnikas ir vēl kā 10 dažādi biznesi, startupi. Kas ir šī te interese? Paskatīties, vai no šī kaut kas sanāks. Ja. Tas tāds dārgs hobijs sanāk, ieguldīt naudu. Es pieļauju, ka tev ir arī bijuši projekti, kuri nav līdz mūsdienām izturējuši vai bijuši veiksmīgi. Normāli. Projektiem ir jāatstiep kājas, projektiem ir jānes tev zaudējums. Īstenībā tas ir tas labais jautājums, kas tev vairāk iemāca. Tavu veiksmi, jeb tavu neveiksmi. Bieži arī tā ir tieši neveiksmi, kas tev kaut ko vairāk iemāca. Pastāst tev pašam par sevi arī. Dzīvesveids, es jau to teicu, tas nav hobijs, tas ir dzīvesveids. Hobijs ir īstenībā tāda nelādzīga lieta. Tas nozīmē, ka ja tev ir kaut kādi hobiji daudz, tas nozīmē, ka tu esi nepareizā darba vietā. Tas nozīmē, ka tas, ka tu esi pastrādājis, tev nav tā piepildījuma sajūta, tev ir jāiet meklēt kaut kāds hobijs vēl. Ja? Mums ir tāda hobija domnīca 360 TV, kur pie Lauras nāk ļoti daudz cilvēku, kuriem ir hobiji. Tas nāk, ka viņiem ir, viņiem ir slikts darbs. Uzprasa viņiem, ļoti iespējams. Tad kāpēc viņi nenodarbojas kopumā, kāpēc viņi nestrādā tajā nozarē, kur viņiem ir hobijs? Es esmu pilnīgi drošs, ka ļoti daudz no tā, kas cilvēkam ir hobijs, varētu būt arī viņa darbs. Ja? Vienmēr var argumentēt, tā ir pārslēgšanās, tā ir vēl kaut kāda apstākļu maiņa. Bet, man tas tiešām esmu seriāls, tā ir taisnība biznesmenis, bet man patīk, man vienkārši es zinkārīgs.